Jā. Aizgāja. Labdien! Labdien! Radio studijā šodien, radios vietas studijā pie mums ir lietotāja Margrietiņa. Labdien! Labdien! Jā, Skype intervijā. Šodienas mūsu temats būs par attiecībām. Halo, halo, kā mani dzird? Jā, ļoti labi dzirdu. Es jau iepriekš atvainojos jau klausītājiem, skatītājiem. Esmu šodien zem narkozes, varbūt neadekvātas atbildes, ja? Jā, skaidrs, jā. Tātad pirmais šīs dienas jautājums. Pirmais jautājums ir par sievietēm un vīriešiem. Viņi ir tik dažādi, jā? Nu, varam to pieņemt, jā? Esam mēs dažādi, jā. Kas vieno, kas saista šīs divas, nu, tādas dažādas pavisam pusītes jau vai veselības? Jā. Jūs dzirdat mani? Es dzirdu ļoti labi, bet jūs man uzdodat tik sarežģītus jautājumus, ka šī stāvoklī es nevaru Tas nav sarežģīti. Precīzi, tik korekti atbildēt uz šo jautājumu. Varbūt mēs varam pāriet pie nākošā jautājuma. Jūs nevariet atbildēt uz šo jautājumu pie nākošā? Jūs beigās atbildēsiet, jā? Mēs varētu pārbīdīt uz pēdējo jautājumu. Mēs viņu pārbīdām uz pēdējo. Tālāk mums ir nākošais jautājums. Bet tas ir turpinājums pirmajam jautājumam. Pirmais bija, kas viņus vieno, otrais ir, kas viņus atgrauž. To mēs pārbīdām uz pirms pēdējo, vai ko mēs darām? Jā, labi, tad ejam tālāk. Kāds jūsuprāt ir ideāls vīrietis? Tik daudz sarežģītu jautājumu šodien man. Tas nav sarežģīti. Nu kāds, Alēns Delons, vai pirmais, vai Jim Beams? Klausies, ja mēs Jim Beamam noņemtu vēderu, bišķīt uzpumpētu, pieliktu kaut ko šeit, varbūt arī būtu ideālais vīrietis, jā. Tātad Jim Beams vistuvākais ir no visiem trijiem. Ja viņš neiespringtu par to naudu, tad varētu arī Jimu nosaukt par ideālo vīrieti, jā. Jim, tu mani dzirdi? Tad es jūs sapratu pareizi. Starp pirmo Alēnu Delonu un Jim Beams vistuvāk ideālam vīrietim ir Jim Beams, jā? Bet, protams. Skaidrs. Paldies par atbildējām tālāk. Kāda jūsuprāt ir jābūt ideālai sievietei? Tas jau būtu jautājums no manas puses tev. Kāpēc? Kāpēc man ir svarīgs jūsu viedoklis? Tu drīt vai nokrita? Nokrita kamera. Tas ir sviest.